Tātad mēs noskaidrojām, kas nepieciešams patversmē jau laicīgi, lai mēs neiedot kaut ko pa lieku, un šobrīd viņiem tieši trūkst slapjā suņu un kaķu barība, visādi kārumi, un, protams, arī tīrīšanas līdzekļi, lai sunīšiem un kaķīšiem visiem vienmēr ir forši. Un mēs braucam uz labajām mājām, kas ir suņu un kaķu patversme Juglā, un šodien viņiem ir labdarības pasākums, un mēs vienkārši iesim pastīties, kā cilvēks skrien pa mežu. Rufiks arī nāk palīdzēt. Bam! Mums ir novākusies visa iespējamā banda, kas svētdienā varēja piecelt savu pakaļ augšā no gultas un atbraukt palīdzēt sunīšiem, un mēs tagad dodamies iekšā uz patversmi. Jūs esat vadītāji visai patversmei. Kā šobrīd izstāst, cik jums ir daudz dzīvnieki patversmē? Patversmē dzīvnieku skaits man vienmēr tieši nav zināms, jo tā ir dinamika. Tur kāds aiziet, kādi atnāk klāt, bet šobrīd ir apmēram pie 60 suņiem un pie 50 kaķu skaits. Jā. Un ir ikdienā cilvēki, kas nāk palīgā brīvprātīgie, kas nāk staidzināt sunīšus? Jā, mums ir brīvprātīgo kustība tā saucamā, bet ir tikai noteiktas funkcijas, kuras mēs atļaujam brīvprātīgiem darīt. Viena no tām, kas ir ļoti galvena un ļoti vajadzīga, tās ir pastaigas ar suņiem, bet to mēs esam mazliet sarežģījuši, bet mēs uzskatām, ka tas viss ir dzīvnieku suņu labā, ka pa priekšu jānoklausās seminārs, tad ir apliecība un nāk tikai tie, kas ir izgājuši apmācību. Jā. Lai šī pastaiga būtu maksimāli kvalitatīva dzīvniekam, nevis vienkārši hi-hi-ha-ha pavadam laiku mežā draugiem un tur pļāpājam, bet lai būtu kvalitatīva pastaiga tieši dzīvniekam. Un ar kaķiem ir atsevišķa programma kaķu socializācijai. Bet tā, ka jūs atnākat vienkārši, draudzene, jums ir brīvs laiks, vai aiziesim uz patversmi uz 2 stundām, kaut ko padarīt, tā jūs nevarat iesaistīties. Un tas ir līdzīgi kā zooparkā. Jūs nevarat atnākt pateikt, es ir tur pie kamieļiem šodien kaut ko padarīt. Un kas vēl ir, ko jūs varētu palūgt cilvēkiem, kas jums ir nepieciešams visvairāk ikdienā? Jo pamatā mūsu patversme pārtiek tikai no cilvēku ziedojumiem. Mums nav neviens līgums ar pašvaldībām. Tas nozīmē visu šo lielo skaisto ēku, ko mēs paši uzbūvējam. Mēs arī uzturam šobrīd no ziedojumiem. Tā kā, protams, ir ļoti triviāli lūgt, bet vislabākā manta ir nauda, jo pa naudu mēs varam nopirkt vairāk produktus nekā cilvēks veikalā. Jo mums tomēr ir sadarbības partneri, kas mums dod lielas atlaides. Mums ir arī no vairumtirgotājiem, tāpēc tā. Bet vienmēr var piezvanīt administrācijai, administrators pateiks, kas ir visvairāk vajadzīgs, kāds, teiksim, produkts vai mazgājumie līdzekļi, vai kaķēnu barība, un tad iegādāties to. Vai, teiksim, kā šobrīd, kad ir ļoti daudz mazu sunīšu, kuriem ir karantīna un kas ļoti daudz kārtojas iekšā, ka mums vajag ļoti daudz palagus, segas, jo tā kā mums visi dzīvnieki dzīvo tikai iekšā, visi suņi dzīvo iekšā, tad, daudzi no tiem tomēr arī nokārtojas iekšā. Kad tu man saki to, ka viss ir labi, un tu man saki to, kā ir, bet to, kā ir, es nezinu. Tu man teici, tie ir tikai vārdi, ja tie ir tikai vārdi, es tev vairāk neticu. Kad tu man saki to, ka viss ir labi, un tu man saki to, kā ir, bet to, kā ir, es nezinu. Var pastāstīt, kas Jā, mēs rīkojam jau 12. reizi tādas orientēšanās sacensības mežā ar suņiem. Cilvēkiem patīk, un mums patīk, jo es uzskatu, caur šādu pasākumu mēs arī demonstrējam, vai visi redzam, cik feini ir un sirsnīgi ir pavadīt laiku, nevis vienkārši pašam ar sevi vienas sugas ietvaros, bet arī cik draudzīga ir arī aktivitātes dabā kopā ar mūsu mīluļiem, ar suņiem. Būs arī 9 laikam suņi, kas ir patversmes suņi, kuri ir izvēlēti šīm sacensībām. Bet es tiešām gribētu teikt, ka tās nav sacensības, bet tas ir jautra, sirsnīga kopā būšana ar suni. Ir bijis tā, ka pēc šīm sacensībām kāds ir adoptējis sunīti, ar kur viņš skrējas?
Pamatā nē, jo bieži vien tie, kas skrien ar sunīti, viņi jau ir iepazinuši viņu iepriekš, jo tā ir ļoti grūti paņemt suni, vienkārši pilnīgi nezinot. Es jums iedošu kaut kādu suni, skrienot tagad 2 stundas pa mežu. Tāpēc bija jānāk un iepazīties un tā. Bet, protams, tā ir vēl viena šķautne, kuru mēs iepazīstam, vai suns labi izjūt svešu cilvēku, kaut kādus uzdevumus, un līdz ar to mēs varam labāk ieteikt ģimenēm, kas nāk izvēlēties sunus. Tas ir... Kāpēc, ka viņš ieķēries ir stangās? Mēs jau taču izstāptīsim, mēs Viņš speciāli nestādīja. Ečuk būs jau labais, ne? Ir kāds cilvēks iznācis ārā no tās mājas un pateicis, ka viņam patīk? Jā. Tikko bērni daži tur 6 reizes nenāk ārā. Bomba. Paņem tev tādu pašu saldējumu, ka es nošķipēju. Man ir jaunais Lucky Punch saldējums. Nom, es ēdu saldējums ir garšīgs. Nom, rufiksēts saldējums ir garšīgs. Mamai, Aigar, nē! Es ceru, jūs izbaudījāt šo Origo cīņu. Atcerieties, spiediet like un follow un komentējiet, kurš jūs gribētu redzēt nākamajā cīņā. Šis Džeks ir leģenda, animators. Šautauts. Ļoti labi Origo cīņas organizējumi. Aleksis apakšvītra exists piesakojumi TikTokā. Jā, šodien ir pie mums ieradusies Lucky Punch birojā Cēsoles vadība un pārstāvi. Mums ir plānā šodien mēģināt testēt un atrast jaunas garšas. Mums ir jau kaut kāds favorīts jau parādījies, ko mēs šodien pieņemsim līdz galam lēmumu. Interesants tas, ka šo dzērienus izstrādā cilvēki baltos halātos. Faktiski no visas Eiropas, es teiktu tā, kad ir vairākas laboratorijas Eiropā, kur iegūst šīs izejvielas, tad viņas sūta uz Latviju, un tad mūsējie cilvēki atkal baltos halātos viņas tur miksē. Bet gala vārds vienmēr ir tiem, kas izprot, ko cilvēki grib. Tāpēc mēs esam šeit un mēs radīt produktu tādu, kas garšo ne tikai pašiem, bet arī tas, kas varētu garšot arī lielākām cilvēku masām. Tas nav, 12 pa dienu ir, no 9 3 stundās, pusotra pāka diezgan legit. Skaiti vēl dienu, tagad tikai uzņem aborotus, es domāju, aizies. Remix. Es saku, es nezinu, es pat ticu, ka remix būs lielāks nekā oriģināls. Es saprotu, ka oriģināls ir bomba, jā. Es to lieliski saprotu, bet šitam ir tāda jaunā elpa. Un rock'n'rolls ir dzīvs, mēs to visi zinām. Kurš no jums izdomā sapist dziesmu, vai tad mēs sapisām, vai tad vecā dziesma ir sapista tagad? Viņa joprojām var klausīties viņu Spotifyā, joprojām ir video YouTube'ā, tā kā streamojiet oriģinālo dziesmu. Jūs streamojiet to dziesmu, kuru jums patīk. Chill. Tur jau tā lieta, zāle var arī neiecepīt, var iecepīt nepareizi, un tad ir tā. Pirmo reizi bišķi tā, jebāk, tik hujovi. Paranoja, jā, un viss pareizi. Pēkšņi liekas, viss dirsā. Tāpēc labāk ir nekurīt. Man labāk ir kurīt, jā. Man sieva dažreiz tā pasaka, viņa saka, aizēja uzpīpē, jā. Aizēja uzpīpē. Tad aizēja uzpīpē un saprot, ka viņai bija taisnība, vajadzēja uzpīpēt. Sieva zina, jā. Pēdējā dziesma, atradām bītu. Šodien atradu bītu, aizsūtīju Ozim, viņam patika. Tad ierakstīsim pēdējo dziesmu. Mums abiem diviem ir panti jau sagatavoti, tā kā iespējams izdomāsim kādu piedzīti uz vietas, ja vajadzēs. Jā, rītdien. Tā kā tu tāpat dāvi pulaposi ar mums, tā kā jums būs iespēja redzēt, ko mēs tur darām. Pēdējais treks uz Sudrabu sirds un Ozo albumu Dubulslasts. Keep your eyes and ears peeled. Vienīgi skatās, bet mēs visi stāv un laidu un skāpis. Jā, jau, skāpis reprezent. Nē, mēs šito griežam ārā. Varavīksnes krāsiņas. Varavīksnes krāsas forever. Šie kadri tiek izgriezti visi pilnībā. Čivri 72. Mēs te šodien pafočēsimies mazliet.
Esmu komandā. Jūs iedomāties nevarat, cik viņam liela cīņa ir priekšā. Nu, tā kā, tas tā ļoti virspusēji tiek, man liekas, nolasās virspusēji cilvēkiem, bet viņš šitās pasaules līmenī. Zini kā, Čāls gatavojās tur mēnešiem ilgi, tur notiek sparingi, pienāk. Tu esi gatavs? Zini, jau tad, ko es tu daru? Jā, fighterim uzdod, tu esi gatavs, reperim uzdod, kad albums. You know? Labi, jūtos labi, viss apjoms ir jau izpildīts, palielam pēdējie sparingi, tagad šonadēļ notiek, un viss jau palielam pamazam saku taisīt svaru, un gribu jau to svētdienu nākamo. Ej, jautājums, man ir jautājums. Piepildīja buņģiņu pēc tam? Mēs piedalāmies 15. jūnijā drosmes skrējienā, kas būs Lietuvā pilsētā Pelšai. Tur skries drosmes skrējienā, piedalīsies Lucky Punch komanda, un Lucky Punch ir arī viens no sponsoriem šīm skrējienam. Tā kā mēs dzēšam ārā robežas un ejam ārā uz Lietuvas tirgu. Jo, jautājums Denisam, kāpēc tu atnāci tādā rozā hūdijā šodien uz fotošūtu? Rozā? Jā. Tev patīk rozā krāsa? Rozā. Hūdijs. Vai man vai viņam ir temperatūra? Nu, man patīk, jā. Tev patīk rozā? Denisam patīk rozā krāsa? Let's go. Nekas izskatās neģi. Neuzskais kaut kādu photoshopu. Es tenes līdz zvaigznēm, ko tu vari pateikt man. Tagad skan, visa industrija zina, kurš ir grants. Tad tu fans, tad tu heito, pēc tam atkal esi fans. Tas rāms un tie komentāri klausās tagad. Tas ir pagalma sapnis, tas ir pagalma sapnis, tas ir pagalma sapnis. Atļaušos jums atgādināt. Tas ir pagalma sapnis. Tie, kas seko citiem līdz, kritizēja kā tas rokas. Zini, tie ir tie, kas beigās pogainajiem pacels rokas. Kad es runāšu par dzīvi, kā tā sagādāja moks, tas būs tad, kad man ap kaklu manīs briljanta rots. Draugi man tādi, patronām, kas priekšā pieliks, kāds tu būsi pats pa dzīvi, tādu komandā tev ieliks. Klasīts. Mums uzreiz jābrauc būs, ne? Smoks, un ne? Ļoti. Čau. Te Raiders Raits. Tev ir tagad ies. Kā jūs redzat, pie mums ļoti īpašs specimens Artūrs Skābernieks. Kā notiek gatavošanās cīņai Liepājas Fight Nightam? Tas nav Liepājas Fight Night, tas ir jauns pasākums. Jauns pasākums pavisam. Pro Fight Series. Šito izgriez ārā. Pro Fight Series Liepājā noteikti pirmo reizi būs pasāciens. Ar labu cilvēku palīdzību tiek organizēts. Būs turnīrs, 4 bokseri pa 5 štukām sitīsies. Būs kaut kas bišķi no kickboks, kaut kas bišķi no MMA. Šusts, Zīle, es. Būs man pirmā cīņa pēc tagad pauzītes, pēc rokas remonta. Yes, sir. Gatavojos Koblē, Nīderlandē. Eju pie trakiem kickbokseriem pagaidām plūkties. Drīz noskanēsim roku, zināsim, ka visi kārtībā. Skrūvē reģips, sparingoju, cilāju svārus, ēdu veselīgi un nāks tuvāk, tad es ņemšu tādu nopietnāku fighting camp, kur es un svarīgi piebilst, ka pēc Liepājas cīņu šova, kas būs 27. septembrī, un uzreiz pēc tam Skāpānam ir... Bet nevar tur vēl neko announcēt. Vēl nevar announcēt. Lieli jaunumi būs jau izziņoti drīz. Gaidām, karoči kaut kāds baigi interesantos workout vidīgus. Zētu orņos uz jumtu uz galvu griezīšos. Kurš tu iet pa ielu, bet savus potītes lauž ārā? Man ir kāja potītes, sapis potītes paringā. Man ir slēku viņa ejot izģērbjās šodien. Kādas 3 reizes mēs ejam, savu potīti gan 3 reizes izlaužam. Nē, ritīgi čiliņā, un vien brīdi pazūd pamats zem kājas vienkārši. Viņš stāsts saka, ka es zūdīgi staigāju. Tas jau nav par to, man ir damage. Tas ir pats, ka tu braukt tā mašīna, kurai ritens viens lūst nost. Es vairāk pa šoferi. Tur viena puse brain damage ir, ka tu nesvai kontrolēt šito. Bet es vairāk pa šoferi padarīšanu, kā būtu, ka tu braukt pēc tūras. Profesionālā fotosesija. Welcome to Saint-Tropez, ne, Saint-Tropez ir.
Superfly. Superfly. Kā krūst, tagad bīda manas rīmas straujāk pa plūsmu. Darīt lietas, tev nav iedries to rāt. Lestenes puika, kaut kā es to sapratu pats. Jums vajadzētu kaut kādu mūziku sākt taisīt, mums tīri labi sanāk. Get to the chopper now. Tā, mēs esam ceļā uz Jelgavu, tiekamies Trijos pie Circle K, kas ir pie Maķīša, to jau teicām vakar. Un viss, kas jums jāzina. Lai dzimstība ir un labklājība ir un... Un visi iet balsu arī. Man arī, man pat sauta divās partijās pašvaldības kandidēt. Viņi tā mēģina savākt tās balsis. Zin, kaut kādi cilvēki, kas varētu viņiem pienest tās balsis. I go to the gym, do bicep curls, drink my protein. Yeah. Bet kad izdzisīs mana balss? Kāpēc tā vienmēr jābūt? Kāpēc vienmēr jābūt tā? Šatauts Andrē, šatauts Dzīvsudrabam. Mēs tevi redzam, vecais. Nepadodies nekad mūžā, večukiņi. Viss notiek. Turās. Varbūt arī mēs kādreiz izaugsim līdz tam, ka varam atnākt uz tavu šo te Dzīvsudraba podcastu, večukiņi. Andrē, hit us up, man. Jā, mēs varam abi reizē atnākt. Mēs varam abi double D. Double D, ja nopirkām, lai viņu nolīmētu, viņa būtu braukājošā reklāma. Pēc tam mēs izdomāsim godīgu foršu veidu, kā izlozēt šo mašīnu pēc enerģijas dzērienu, un tur tas un tas notiek, un tu vinnēsi šo mašīnu. Kāds no Lucky Punch atbalstītājiem un produkta cienītājiem tiks pie šīs mašīnas visdrīzāk gada beigās. Redzēs. Es domāju, ka tas, kurš Tas būs es. Katrā ziņā sekojiet līdzi, jo kāds reāli tiks pie šīs mašīnas. Izdomāsim uzdevumu kādam no viņiem, vienam uzdāvināsim. Visās Tūras pilsētās tā nedarīsim. Jelgavā pamēģināsim kādam veselu kasti. Mēs skaitīsim, mēs dosim skaitu, un tad jūs taisat atspiedienus līdz galam smuki. Un kurš ilgāk izturēs, tas tiek pie Lucky Punch enerģijas dzērienu kastes, jā? Daniels. Mārtiņš. Roberts. Olivers. Bruņurupuši Ninzu četrotni ir. Tā zēni gatavi? Vienkārši atspiediens, bet Renāte dos skaitījums viens, jūs močiet vienreiz, tad divi, jā? Un kurš ilgāk izturēs, tas tiek pie kastes, labi? Davai, lēšam. Es negaidu vairs, bet dzeru tagad. Normāli aizliet seju ir mans azarts. Saku tost, lai netiek dzīts tūkšs bazars. Tas ir galvenais, tā kā Cik vari vēl? Es biju reperis pēc tam, kas sagājas viestā. Pagai, vēl vienu ar kasti. Godam vienu ar kasti. Izbijā! Uztais mamācīs! Viņš padalīsies. Vēl vajag ieķert. Vēl vajag ieķert. Vēl vajag ieķert. Vēl vajag, jo es nezinu, uz kuru pusi tagad vēji būs, bet paliks skatās. Labā tāčka tev. Tu tur esi tajā mašīnā ielicis iekšā. Baigi labi skan. Tur stāv kilos 200 sūbis, parastais pionieru sets un viena volvitu tumba. Volvitu tumba bombi. Nekas tur īpaši nav. Motoram kapitālais uztaisīts, un šis ir atrestaurēts 98. gada. Pats atrestaurēts? Jā. Labi, bumpers tur ir izšķīts, jo man BMS pakaļā ielika. Bet tas nevienam nav jāzina. Tā ir pasties, ne īsti nevar redzēt. Tur nevar redzēt, tur viss ir stīgā. Paklājiņi ir mēmākie, tas tur māja komforts, tur var braukt čībiņās, pat zeķīties mierīgi. Viņš tagad netīrs, neesmu tīrījis. Tas ir Audi A07, M pakā ar AMG. S-lines arī tur pa vidu kaut kur ir.
Modriks Šiptūnīgs man sponsorē. Čipots ar skrūvgriezi. Pilnīgā haļavā. Aizmugurē te ir viss iespējamais. Viss, ko tu jebkad var vēlēties. Passāts, turbo dīzels, AMG, M-pakas, shitbox, S-lines, Quattro. Pilnībā viss. Un auto atrodas privātā jurisdikcijā. Karoče, sanāca šaize ar mašīnu, 4 Jelgavas gopņiki ielica Lucky Punch tačkā, nogopīja. Mūs tagad ved pie pacaniem Jelgavas bandītiem risināt šo lietu. Pastāstīs, kas pa vāģi? Tas ir Volvo kara laika aparāts. Izzagām no Zviedrijas muzeja. Neizzagām. Dabujām Zviedrijā, labs variants. Ļoti dzīvs. Un tagad ir Jelgavā. Atrodās ET auto. Droši, jebkurš, kuram vajag mašīnu, braucat, pirkti uz ET auto. Pašas labākās mašīnas. Pilnībā restaurēts. Viss ir kā nākās. Ekskursijas vadā širo? Nē. Tas ir priekš sevis taisīts. Nice. Super. Dabujām apakaļ, viss labi. Džeki visu sakārtoja. Nodarbojieties ar sportu vairāk, klausieties mūziku, rep, sudrabs ir tīpaši. Daraties dzīvē, nepadoties galvenais un visam sajās. Līt. Liežam, jā. Tas tā starp nosauc. Ko tu dīzi? Negribu, tāds mašīnas esmu. Mēs noslēdzām ar šito Džeku, ir parakstīts līgums par rokai vēl. 1 backflips pret 4 bunžiņām. Turpmāk katrā pilsētā pa backflipam. Un gala pilsētā es metu backflipu. Pēdējā tūres lokācijā, kad tūre beigsies. Bum! Labi, pazars 0. Katrs no viņiem paņem krapaļiku no tevis enerģijas, tu viņiem arī dod, tie ir tavi atbalstītāji, tavi fani. Viņi paņem enerģiju un pēc tam tev kaut kādā brīdī low baterija, tev ir tukša baterija, līdz tu atkal uzlādējies. No kaut kādām pozitīvām emocijām, no savas dvižukas. Tā tu atkal satiec savējos, viņi atkal paņem enerģiju. Tāds ir. Šitādā pat var mīlēties. Ļoti, tā kā var jūs, ka higieniska tolete ļoti. Jā, domājat, mēs ar Lindiņu tikai mājās daram maģiju? Mēs esam ciemos pie tevis stāst, kas te notiek. Pastāst, lejā var paēst, padzerties, uzspēlēt biljārdu, tur ir bārberītis. Jā, pirmajā stāvā tas ir vēl lielam arī viss. Otrajā stāvā, jā, mums ir kompīšu simulātori. Viens lielais, kas kustās arī, ja tu pieņemsim brauc lec, tad tu arī lec. Šita var pazust uz vairākām dienām. Ērti, reāli, ekrāns priekšā, viss. Pado Lucky Punch, pado burgerīti lejā, paņem uz vietas un mauc. Nē, tev ir tiesības? Davai, tad izmet tu. Izvizini viņus vienu aplīt un tad mums ir jābrauc. Es nezinu, es tiešām esmu ahujā. Labi, jā, es sagāju šodien, es tiesības noliku un jau izbraukšu ar ko šitādu. Pirmo dienu tev tiesības? Jā, šodien noliku. Tiešām? Jā. Nopietni, tas ir tā kā čipa. Jūs traki esat? Super. Nu, izpaudies, vecīti. Parādi draudzenēm, kas te notiek rajonā. Pirmo dienu tiesības, tas tā trīskants moments. Iedodam mašīnu, tad izņēmumu gadījumā iedodam arī pašiem pabraukāties. Žekam šodien pirmo dienu tiesības. Jau kāds 15 minūtes gaidam. Tā labi, mēs uzreiz lecam, maucam, mums studija iebukota, čau. Visi kārtībā, jaudīgs aparāts, tas ir aprūveļ. Nice. Vēl tiešām crazy. Kā tas čalis ir spiedis, jūs jūtat, kā te pēc deguma deg? Viņš ir tā gāzis, viņš no sirds gāzējis. Tā, ka nav rītdien. Man... 15 minūtes, viņš domā, pālies tur no riepām nekas pāri nepaliks. Normāli čalis ir notestējis mašīnu. Man šitā nekad, es esmu piededzinājis griķus vēl uz 5 stundām. Tad tā neoda. Jau, nu ko, šitais ir Jenijs prikols. Prieks satikt fanus, prieks satikt atbalstītājs. Šodien bija 6. tūres pilsēta, pirmā bija Liepāja, tad bija Rīga, tad mums bija
Ogre, tad Valmiera, tad Ventspils un tagad Jelgava. Turpināsim braukt pa Latvijas pilsētām, un plāns ir uztaisīt, atgādināšu, ka plāns mums ir uztaisīt vienu lielo meet and greet, kā pasākumu, uztaisīt kaut kādu konci, vēl visādas aktivitātes, dzērienu, ēdienu uz vietas. Noteikti tas būs Rīgā, atkārtoti, tur būs tūris noslēgums, un tad uztaisīsim to kā tādu, foršu kaut kādu eventu, kur visiem satikties un labi pavadīt laiku. Vienu lielu tusiņu. Tā kā sekojiet līdzi, turpināsim braukāt pa pilsētām. Repaks, un cik parādā, cik jāsamaksā, cik vēl nav samaksās goča? 3-4 eiro. Nu, šodien atkal viens New York 90s type boom Dzirdēji bītu? beat. Nē, viņš man atsūtīja laikam, es vēl nespasties. Nē, nu šitas būs savādāk. Šitas būs 90s movie fucking soundtrack vai 80s movie soundtrack beat. Okay. Tas ir CBD, un man palīdz tas reāli vienkārši pēc stresu. Bum. Gatavs. Ko domā par šo beatu preset? Tas viltīgais. Rītīgi. Jā, bet rītīgi pieeja tam albumu vajag, jā. Jā, piestāv tāds dubults. Rītīgi, Varētu rītīgi. outro vai kaut kāds intro vai... Rītīgs dubults lāsdvērts, jā. Mēs ar Odi skatījāmies to vlogu, kad es braucāt uz hokeju, nu jebal vienkārši dīrsā. Es tur noķēru kaut kādu huizi, kas tas bija. Man pēkšņi visi kaulus lauza, visi ķermeni, kaut kāds covid. Nu tas tipa, nu. Nu jā. Denisi noķēra. Bet viņš viņam pagaidām nav attīstības tam trekam. Bet varbūt tu uzsēdinās... Nē, varbūt tu uzsēdinās virsū savu tekstu un es aplausīšu. Man liekas, ka vajag vienkārši, mums katram pa 16-niekam, neko daudz nevajag. Man liekas, šitas varētu būt viens tā kā vai no intro trekiem, vai kaut kāds, zini, tāds... Nolaist tvaiciņi. Jā, bet intro outro mums kā ir. Nu labi, nu vai kaut kur ir tāds, zini, tāds interlūds, kaut kāds... Nu jā, es sapratu. Mazu pauzīt un tad atpakaļ uz action, tipai, no? Es tikmēr kustos uz augšu, strādāju aktīvi, meditēju tā kā Buda rakstu pa naktīm. Bum, un vēl 4 rindas vajag un būs gatavs. Bet tā viņš kaut kādā... Viņš zina, kā viņš tad ir uz robežas. Viņam tie akordi tā kā, man liekas, es pat dzirdu tad Larry June vokāli kaut virsū no sērijas, zinu, bišķiņu brīžiem. Viņš kaut ko var izzīt arī Freddie Gibbs varētu skatīt. Nu jā, arī, jā. Nu jā, būtu kruta kaut 5, bet kaut 5 mēs vēl varam to 5 realizēt, jāpadomā. Īstenībā varētu, 5, varētu. Es nezinu, vai nu skreču, vai nu mēs kaut ko atbildam, bet man liekas, ka pat labāk būtu, jo man liekas, ka mums būtu tikai zīmīgi to pateikt, to Mayday. Un visi, zinu, jo es tā kaut uz priekšu skatos, kāds varētu strādāt, man liekas, ka tikai tas Mayday arī strādāt, un tas, kas tur notiekās, blakus, tas ir tajā brīdī, kad skan audio ierakstā tev normāli, a koncī tāpatās visiem tikai būs tas. Kaut kas tur... Mayday. Nav nejausmas. Visi jautājumi pie režisora. Tā, es esmu gatavs hujarīt, karoči. Bombā klā. Yeah. Dzirdu perfekti sevi, let's go. Kuram tu tici vairāk sev vai dievam? Kam tu priekšroku dotu? Karam vai mieram? Pau! Nu, davai backs uzreiz. Redzi, kā presets uzreiz saprot, viņš saka, man nemaz nav jāspēlē tas sūds. Viņš saka, davai uzreiz backs pa virsu. Sev vai dievam? Karam vai mieram? Barā vai vienam? Mēs to daram vai skrienam no nakts uz dienu. Klausimies, tev jau ir tādi mega tādi zīmīgi tādi. Nu jā, tieši tā. Tādi garšīgi. Nu jā, kad garšīgās vietās. Jā. Labi, iemaucam vēlreiz. Strādāju aktīvi. Rakstu pa naktīm. Lēs šeit pokeri, džeku un acī. Pēc tam uztinu reiz nāko Latvijā kāsī. Un nakurā lasmani uzspēlēt bāsī. Labs bārs, ne? Uztinu Latvijā reiz nāko kāsīt un nakurā lasmani uzspēlēt bāsī. Ne? Riktīgi bomba. Nē, tev vajadzētu tīkā. Karoči. Uzvalk to olimpisko medaļu un... Jā, video, olimpiskā. Tā lasmani paņem nost to olimpisko medaļu tāds. Moši, tu ej teikt kurīt, ja tev galvā viņš skan, nedomā par tekstu, bet tur domā par melodiju. Flow, jā. Par melodiju. Uztais melodiju, un tad mēs pēc tam tur uzkārsim. Flows iet Anī, un tad pēc tam viņš iznāk ārā pa pimpi ārā savu. I got you, man, I got you. You know how it is. Tas ir kvass.
Это просто kvass! Daudz labāk, vecīt. Huiena, daudz labāk šitas pants, šitā arī skan. Kādā labāk. Pat neprasās nekādu, man liekas, viņam gribās arī tādu mierīgu, lai viņš tā arī aiziet. Tur kaut kādu, varbūt, samplu atkal pa vidu uzlikt tur. Es arī piekrītu, jā, jo tā kā tas... Viņam nevajag salauzt to vaibu. Tas samples labāk strādāt to beat. Tas beats jau ir tāds filmīgs. Где в главных ролях Дуб, Серебряное сердце, в фильме Двойной капкан. Šito kaut kur aimās ir jāizmanto vienā brīdī kaut kur, šis labs. Slasts ir mehāniska ierīce ar ēsmu zvēru ķeršanai. Ēsmas smarža pievilina attiecīgus plēsoņus. Šīten te, tas ir tieši tur pa vidu šitam treksim, vecīt. Labs, šitas vispār ir labs samples, riktīgi krūts. Srēmats Pauls. Filmas beigas. Man liekas, labs. Beigas ir labs. Jā, Mēs tam uzdomājam, ka nevaram jūzot, bet tas filmas beigas mēs ir on point. Slasts ir mehāniska ierīce. Bet ja tu kaut kā sasamplo to pašu samplu, sagriezt kaut kā iztīrīt, zini? Domāju, Ārons, viņš bieži īstenībā samplus tīra. Viņi tur... Tādā ziņā jau pizdātīs, jā. Slasts ir mehāniska ierīce. Man jau pārnāt ar to pašu Raimondu Palnaksu, jo nebūtu, viņš jau nebūs pretīgi. Nu, repisti. Repisti vienīgais. Nu jā, varbūt, jā. Bet zini, ko man liekas, vajag pabīdīt visu tekstu vispār. Un vēl viena cilpa, un tikai tad sāks. Un nakurā lās man uzspēlēt basī. Papravē. Uzlikt kaut kādu vēl vienu. Tur kaut kāds sampliņš, jā. Jā, man ir viens labs samples. Nevajag. Labs. Mums nav svarīgs pats bizness, bet gan iesaistīšana tajā. Labs. Vienīgs, vai nebūs tā, ka mēs kaut kāds būs gangsters, acting... Nē, vecīt, what you on about? Jo, pieliec šito te bez atstatas, jā. Tādā ziņā var norisīt to, ka tas ir movie type of projects. Jo, tieši tā. Kuru tu esi taisījis, bet šis patiesi ieforšākais. Jā, labs. Ieliekam to devā. Jā. Nu, pēc tam jau var kaut kā pielīmēt viņa beigās. Daudz numuru tu esi taisījis, bet šis patiesi ieforšākais. Jā, labs. Varbūt tuvāk biki mazliet. Možda samēr viņus urādā, ka to no sākam, pēc tam viņš saka, mēs esam slazdā. Jā. To pasaku, un pēc tam aiziet tas slazdā. Un tad, kad beigās pats, ka bez pānikas, tur tādu vēl lielāku atsevišķu dīleju, zini, varbūt. Jā, īstenībā. Es atzēros viņus un bija kastes. Jā, tas būtu tāds baigās. Bet, ja būtu vēl nekas, nesūdzētu. Man bija reklāmas labā, jāpaņem viņš, jā? Jā. Mainās tā programma, da ko tu dīrs, tevi dzīvi, pat pie kaut kas uzrāda, bet tava mamma man zvana, kad svētkos uzstāties vārds. Kā ir, Džeki, Prusta, kā tu? Kas jauns? Muguri sāp mazāk. Man jauns telefons. Jūs abi pret sienu izsmērējāt? Nē, es pret grīdu, man pret grīdu lidoju. No Stepiņ, kā gāja visā šitā, mēs tevi neesam saticis, man liekas, kopš. Man ir reti, kurš saticis šito laiku. Es kā no meža iznācu, tā es paslēpos dzīvoklī. Es tagad māku G36 salikt aizvērtām acīm, zinu detaļu nosaukums, šaut arī māku, granātu izmet. Tu iemācies pa koordinātēm, koordinātas noteikti? Tas man viskujovāk gāja. Man noveicās ar to, ka man komandā līdz bija čoks, kas medībās iet, viņš riktīgi labi orientējās. Es arī jaunsardzē biju gājis sen apakaļ, 16, 17 gadu vecumā. Koordinātas bija mana tēma, man ļoti patika, man bija jāsardz viņas pareizi noteikti. Mums bija jāiet tā kā mežā iekšā, pa punktiem nosakot koordināts, jāatrod viss nepieciešamais, lai galā tu vari uzcelt bāzi. Nu, tas topografiskais idiots esmu, es salīdzināšu tagad vismaz kaut ko zinu. Bet man laikam viss tā pozīcija ieņemšana, pārvietošanās, sniegā, viss tas laikam bija mana lieta. Es arī pirmais, man liekas, no visiem noliku to ieroču, nēsāšanas. Steps, tas jau kā viņam sejā rakstīs. Paslēdz rekord, tur jau viss skaidrs. Vēl pirms GT6. Kuru roku? Dzīvu kā festivāls, es pūstu pa straumi, jūtu aizmirsīšu tekstu, bet tāpat tās jautri. Kas tas ir? Kā dīli, laki sudrabu fam, uz bīta čuvaks, kurā raps nemainās ne pa gramu. Da ko tu dīrs, tevi dzird, pat pie kaut kas uz raga. Pastraum, pret straum. Pastraum, pret straum. Laki sudrabu fam. Laki punch. Nesaprātāt, tagad zināsim. Pret straum, pastraum, pret straum. Pastraum, pret straum. Šodien mums ir Sinners festivāls 8 līdz 9.
Tajā vakarā gāžam What are you uz gonna do? Ventspili. What am I Uz gonna do? Ventspili gāžam uz Silrēku. And tell your view. Dzer Lucky Punch un tev vienmēr stāvēs uz 12. Vai ne? Un ja tu esi meitene, ja, daļā dzimuma pārstāv, tad vienkārši saki, lai tavs draugs dzer Lucky Punch. Mikēns katafalku atbrauks naktī, kad viņam jāuzstājas. No zārka izkāps ārā, sakārtos usas un ies kačāt par savu tevi zemi, savu. Zārka tikko Tu saulē nesadegsi, vecīt, tev jāuzliek kaut kāds sauļošanās krēms? Sauļojas bez SPF, lai būtu gatavs speklēt. Rektu, jūs arī nočkosēties jau uzreiz? Mēs uzreiz pēc viņiem laikam sanāk. Ir sarkanā krāsā. Strauma Festival. Lielākais un labākais Latvijas hip-hop festivāls. Varbūt pirmā, kas nāk prātā. Man mīļākā šobrīd dziesma ir manis paša pēdējā ierakstītā dziesma, ko ierakstīju vakardien ar Ozolu. Tā ir mūsu pēdējā dziesma, ko mēs ierakstījām uz albumu, kurš nāks ārā drīz. Tā šobrīd ir mana mīļākā dziesma, jo es viņu gan vakardien, gan šodien noklausījos kādas 20 reizes laikam. Ar kur no festa māksliniekiem jūs gribētu kolābu? No festa māksliniekiem? No festivāla ar Olgu Rejēcku es gribētu kolābu. Tas was up, Olga ir reāli the best. Vienreiz man uzdāvināja viena meitene Sinerī, kad uzstājos arī, laikam pirmais vai otrais koncerts tas bija. Un tur man iedeva viena meitene sarkanu lācīti, sarkanu tedībēru, un viņš tāds baigi sarkans bija. Un viņš tāds interesants vibes viņam bija savā ziņā. Baigi interesants, man tas tā likās interesanti. Mums ir mēsti kādi krūšsuri, bet parasti... Viņam parasti Gilfs met apakšveļos. Bet tās lielās, tās tos blētās. Tās mēga. Šitā te, kad jāmet šitā. Es uz tām omītēm. Festivāls ir bez alkohola kā seks bez sievietes. Tas tā ir. Pants. Mjau. Sārauj, straumes, sārauj. Jā, bet savas. Pagriežam mani skaļāk austiņās mazliet. Te arī uz skatuves basu nejūt vispār. Tas mīlestība pastāv uz jumta. Uz jumta, karoči, pamēģinām pateicīgs uz jumta un blēži. Labi, jā. Bet man sāk šķīst, ka jūtos labāk, septītātā pozīcijā lieko. Vārdu sākot, es acījāju visu lieko. Tā, lai nesanāk sunim pašam sev askai iekos. Tāpēc nelos vairāk bēdās un mazāk priekos. Kāds nesliks dūces, bet tu kā izvērtīs dūces. Viņš šo. Jumtos kustos brīv, tur tev steit pret betonu krīt. Labies zem, netiek līdz, tas nav blēs, tas nav mīts. Lucky Punch TV, subscribe, follow, like. Smooth as fuck, man ir biedri, pāris draugi, man ir laiks un tā ir nauda. Laba aug, vecas skedas, es sev varu nopirkt jauns, bet no stragla nebūs kauns. Es joprojām tikai aug, tāpēc vārdu izvēle ir tāda, kāda ir man dzēl. Līvi. Džins un sūliņa, gin and juice. Nē, kādu toniku, toniku, man. Cut that shit out. Džins un sula vecīt. Tikai. Dzērveņu un ananāsu sula kopā ar džinu. Jūs gribat vispār, lai viņš uzstājās, kādā jūs pasākumā tehniskajā raiderī ir vienmēr rakstīts džins un sula. Ja nevar nodrošināt džinu un sulu, tad nemaz neaicina mūsu. Brendiju mēs nedzeram viskiju, mēs dzeram džinu un sulu tikai. Tieši tā. Tāds insights, karoči, jums visiem loga skatītājiem. Es atceros, kad biju maziņš, es redzēju dahu čirnuhas. Un tas joprojām sēž, viss tas sēž kaut kur. Un, bļēt, to nevar salasīt šitā te saslaucīt, bļēt, in a dustpan un kaut kur izmest musarņikā. Tas viss kaut kur sēž joprojām. Paldies jums,
Mani mīļie cilvēciņi, ar kuriem es esmu piedzīvojis visus tos brīnišķīgos brīžus. Lai es Rai pasaki čau mūsu vloga skatītājiem. Čau, Ventspils, gaidiet sudrabu, nesagaidiet viņu tā kā Oza un man toreiz. Kad jums čaļi ar cirviem dzinās pakaļ. Jums vajadzēja labāku repčiku taisīt, vecais. Straight up. Mēs, mums taču sīnerī vēl jāuzstājas 8, un tad mēs maucam tikai uz Ventspili. Mēs, es kāpju 8 ar Denisu uz skatu, es nohuju savu programmu tur pusstundu. Un uzreiz es kāpju nos, Denis turpina programmu, un es jau arī uz Ventspili vecais. We back our shit and we moving out of that bitch. Un davai pasaki, nodod Džekam sveicienus. Vai nu apraks vai izručīs? Nē, nu saki, what's up, bitch? Saki, vecais, what you mean I'm funny? Pasaki, what you mean I'm funny? Все, давай, brālī, dod ziņu, jā? Zini, ko prasās? Prasās augstu lucky punch. Ir lucky, taču jābūt. Say less, G, es tev attiesīšu viņu. Taisīs man augstu lucky punch, to jauno dzērienu, kas šobrīd ir topā. Tā kā, ja tu šito skaties, tagad marš uz maksimumu pēc lucky punch. Kamēr vēl ir. Kamēr vēl ir, for real, man. Un uzrakstiet mums komentārā, kā garšo. Kāpēc mēs piedalāmies Sineres festivālā, kuru rīko vampīris. Pulapos savā katafalkā, kāps no zārka un tad sāks arī. Tāpēc es tikko piesūcos. Tā pamīst vajag. Mēs korķī, brau. Šito nefilmē. Kur lai es lieku šito? Trauj ārā. Šo pēc Lucky Punch. Ej, tu es tik daudz sadzēries Lucky Punch, es jau mīžu Lucky Punch. Uz kurien tu brauc, bet? Zoja, vecais nav. Zini debesīs, rokām neaizsnieg. 100, atslēdziņ. Šito nevajag. Paldies, ka tu man padēji. Šito. Iemācies visu, jā, tie. Jā, kāds zolīts. Čau, vecais. Čau, vecais. Kā tev iet? Ļoti labi, kā tev? Arī neslikti, kā redzēji, darba pilnas rokas. Šito pusi, Kāpēc mašīna nolakām? Iemācīsies. Daddy's trauma is ready. Labvakar! Kaut vai pakār. Esmu ieradušies šeit. Skaists laiciņš, Rīga. Sineres festivāls. Pēc stundas sākam performēt. Iesim toņās kādu nointervēt, ejam. Tātad pirmais jautājums no 1 līdz 10. Kas ir tava mīļākā krāsa alfabētā? Alfabētā? Zilzā, melnā. Oi, ļoti sarežģīts jautājums. Gan jau oranži. Mīļākā krāsa no sarkana. C sarkans. C sarkans. Un kādā valodā runā Brazīlijā? Brazīļu valodā. Es jau teiktu kaut kādu latviešu, bet nu labi, portugāļu. Nu kā, tajā tev, aziātiski, es nezinu. Spāņu, nē. Latviešu. Portugāļu. Pareizi. Un cik jūs šots jau esat šeit izdzērusi? Nevar atbildēt. Ko jūs šodien gaidat visvairāk? Bukti. Augstaliņu. Dzelsvilku. Oldzīti. Kurā festivālā vēl šogad jāatrodās? Straumes festivālā. Tas ir pilnībā bez... Tu joko vai kas? Straumes festivāls notiek Līgatnē, Zeitu kvartālā. Labdien, labvakar! Esam Tallinas kvartālā, kur notiek Sineres Fest! Rekur ir Elfs. Dzirdēju, ka jauna dziesma būs. Pilnīgs kaut kāds ārprāts. Kas notiek, Elf? Jaunā dziesma Čingalinga. Šadots indiešiem skāpš ārā no miskas būs Crazy Stuffs. Tā kā skatieties manā YouTube kanālā. Elfs ir pilnībā nojūties, bet tas ir tas, ko mums vajadzēja. Jā? Elfs ir psihiski slims. Čau, Lucky Punch TV, te es, 24K. Esam šeit Tallinas kvartālā, jau pēc kaut kādām pāris minūtēm. Sudraba sirds, Denis. Tagad tiekās? Vai tu biji? Biji? Tad labi tev.
Patikons! Jā! Dzīve tā ir loterija, who wanna fly, fly. Visiem maniem hateriem, bye. Te uz tēkreklā ir bērna foto. Visticamāk, tas esi tu? Tas ir... Visu cieņu, ģirt. Lucky punch, tas nav vienkārši kaut kāds veiksmīgs sitiens. Tas nozīmē to, ka katram ir iespēja. Tu vari būt underdogs, tu vari būt krutākais čuvaks pagalmā, bet viens laimīgs punch var mainīt visu. Tā kā, lucky punch for life. Viss ir tehniski, brāl! Paldies Denisam un Sudrabam par apsveikumu. Lielākā fane ever. Pēc viņām viņa 10 gadu jubilejas koncertā. Vienkārši fantastisks koncerts. Paldies Denisam. To pīpēju uz jumta, tur zvaigznes sāk spēlēties ar manām jūtām, spēlētas rau. Tāds nesliks dūms, es metu kā izmet 3 bums. Graži ceļ, tāpat kā tie, kuries mūžas man nesū. Kā vājas sameni, jo tāda mums ir ceļ kļūt. Tās ķepas gaisā, rokas! Festivāls sezona šogad ir sākusies. Yeah, man, Sudraba fam. Tas nav reps, tā ir dzīve. Jau vēkais tu zini jau. Tava kūce ir mana mauka. Viņa norī dziļi manu galvu. Beidzu seistai pīf un pau. Jā, pīf un pau. Šmeks uz acs, šmeks uz aus. Brīdīs kādēs aizmirst visu un sāku koncentrēties tik uz nav. Esmu piesīts pie tevis, kā barīga pie stūra. Redzi to ķieģeļu sienies, vaļā palaižu stūri. Un tu gaidi, tu man prasi. Ja tev baili, tu man saki. Nespēlējos, neterēju tavu laiku. Tu esi pārāk laba, man tāpēc nezinu vai vajag. Viņa nepaceļ un tu jau seni iesvīts. Zini, kā tur gudrais viens teic. Tu vari mēģināt. Neviens tev neko pārnes nav tiesīgs. Rādi viņiem iezien kā dievzīts. Viss savas sākums un beigas, bet tu vari mēģināt. Šākā nazis vai kāds ir apīpējis mani? Man nav laika papīs dzīvi. iPhone 8 tikai lai rakstītu rīms. Caur durvīm pastos, kur jau stāv kādi 3. Ja pītīt matos, manos murgos kā dzīvi. Gribi raudāt pīsies, lai tev veids. Tik augst, planējam kā lidmašīnas. Ceļi kaut ko tīn, taču viņi netiek līdz. Mēs lidojam tik augst, meditējam visu dzīvi. Un cik es zinu, Jo mēs lidojam tik augst. Yeah, man. We did it again. Hey, yo, uztaisiet troksni manam brālim D. For Iron Man. Pušu dūms, katram ievaļīgā, jo tā patīk. Mēs lidojam tik augst. Planējam kā lidmašīnas, čāri kaut ko tīk, taču viņi netiek līdz. Mēs lidojam tik augst. Meditējam visu dzīvi. Un cik es zinu ar mums bija vēl visa Rīga. Mēs lidojam tik augst. Planējam kā lidmašīnas, čāri kaut ko tīk, taču viņi netiek līdz. Mēs lidojam tik augst. Meditējam visu dzīvi. Un cik es zinu ar mums bija vēl visa Rīga. Tikko no Sinners skatuves, uzreiz mašīnā. Mums pa lielam nebija ne laika ne pārģēpties, ne ieiet dušā, neko. Mēs par taisno mašīnā un uz Ventspili. Cilvēku klubā atkal patusēsim ar visiem savējiem. Un ziniet, kas ir patiesībā, varbūt nākamā rudenī tūre jāuztaisa tur, kur mēs esam uz visām pilsētām, kurās nekad neesam bijuši. Brauksim uz Kuldīgu, uz Talsiem, gribam uz Daugavpili aizbraukt arī paskatīties, kas tur notiek. Kandavu, man liekas, Kandavā arī kaut kad sen atpakaļ, es nekad neaizmirsīšu. Mēs uztaisījām tur pasākumu vienreiz, vai es kaut kādu biju tur, un tur bija nenormāli krūti cilvēki no Kandavas. Es ceru, ka mazpilsētās tādās ir vietas, kurās mēs varam uzstāties, un ja jums liekas, kad ir, tad uzrakstiet mums komentāros, kur jūs gribētu mūs redzēt, kurās pilsētās jūs gribat, lai mēs atbraucam. Double D, Man, S un Denis Pulapos arī, un mēs nonesīsim jumtu jūsu sunu ciemā. Just let us know when and where. Hey, yo, pazīsti šito zēnis pateicoties manam brālim D, man. Žēl, ka Dīna ar mums šodien.
Bija svarīgākas lietas jādara. Viņam ar meiteni uz kāzām, šmāzām un tur romantiskās nakts, pastaigas, rudens vējš, sejās vilpos un vispārējais. Enjoy! Mēs tikmēr strādāsim šeit tavā vietā. For freedom! Waka, waka, wamala, dūri, dam. Un normāli, pēc tam 2 dziesmas starpā un tad ir Varam vaļā. Cubrē, tu, ja tu neveiksi, tur mošķi. Jā. Galvenais, lai mēs nepasakām, ķepas augšā Rīga, ķepas augšā Rīga. Ventspilī varētu nepatikt vairāk Liepāja. Jā. Liepāja, make some fucking noise! Jūs Ventspilnieki? Jā. Tā jau tu nevari jokoties. Ventspilnieki un Liepājnieki nediršās savā starpā gadījumā, ne? Nebūs te kaut kādu šito te variantu, ne? Jo, mierīgi. Varētu iztikt. Varētu iztikt. Vienu apliecinājums. Let's go! Tas ir pierādi. Mēs to iemūžinājām. You know what I'm saying? Hey, yo, come on, fam! Jo, iedomājies Liepājā un Ventspilī būtu kaut kāds veids, kaut kas savā starpā. Es nevarētu uzstāties nevienā, ne otrā pilsētā vairs. Super! Tas man nātrēc arī stāstīja, viņš teica, viņi tur pa šitajām pa plūdmali, pa priedēm garām skrējuši esot no lekuši lejā no, zini, kur tās kraujas, smilšu kraujas un šitu čoki ar cirviem. Nāda pārmīzās arī no pašvaldības policijas, bet... Saimnieki! Es aizvakaru nopirku to Lucky Punch dzērienu, jo godīgi baigi labais. Tieši tā, Lucky Punch. Atbalstam latviešu. No kurienes jūs esat? Mēs ir no Kuldīgas apbraukuši, atripojuši, apskatīties, kā Ventspilī notiekās. Piesakojam Lucky Punch TV! Shoutouts Lubam, Silrak, Ventspils, Denis, Sudrabs. Lucky Punch ir labākais dzēriens, ko es kad dzīvē dzersiet. Paldies! Dzeram enerģisku atbildīgi, 18+, bet ja mamma nopērk, varam dzert arī bez 18+. Ko tu gribi prasīt? Kā, jūtās tā, tīri normāli, sapīsies, bet zolīts. Karoč, es ceru, ka Bačs atvesaļosies un viņš tiks atpakaļ no normālām kājām. Tā kā, šautauts Bačam, es tev reāli mīlu. Es, ja kas, uztaisīju FIFA viņu. Sudraba fan, tu gatavs 2 minūtes? Davai. Mainīties. Katru reizi, same shit, again and again. Lūdzam iestatīt jūsu elektroniskās ierīces uz lidojuma režīmu līdz turpmākajām norādēm. Mēs atgādinām, ka šis nav nesmēķētāju reiss, tāpēc turaties pie saviem tekstiem, steidzināt klāt un lidojam tik augstu. Atpakaļ pie saknēm, kuru gadu pēc kārtas sirds startē. Neskaitāmi krusti, lai tiek atzīmēti kartē. Kad es izmetu aplē ap Latviju, kā ap salu, man kā mēram spiež rokas un kā kucei saka čau, kā to darīja agrāk, kad čaļiem starp kājām nebija pēteni un ar pimpi rokās nesteigāja vēcens. Tikai normāli pāceni apkārt un nekas cits, klaunus neredzēsim man blakus, jo šīs nav nekāds cirks, nekā personīgi šķīst. Bet man sāk šķīst, ka jūtos labāk, sevi tādā pozīcijā liekot. Vārdu sakot, es atsijāju visu lieko, tā lai nesanāk sunim pašam sev astē iekost. Tāpēc dalos vairāk bēdās un mazāk priekos, lai ar ļaunu aci neatņem man pēdējo kāds piekuns. Šī ir mana pietur, es kāpju ārā, tu vari palikt tur, kur tavs prāta cietums. Nav laika papīst dzīvi, iPhone 8 tikai lai rakstīt rīms. Caur durvīm pastos, tur jau stāv kādi 3, ja bītīt matos, manos murgos kā dzīvi, Man nav laika papīst dzīvi, iPhone 8 tikai lai rakstīt rīms. Caur durvīm pastos, tur jau stāv kādi 3, ja bītīt matos, manos murgos kā dzīvi. Vajadzēs piegādāt dildos, rozā rokudzelžus un vazelīnu daudz vēl. Vēcais ņem un nenāc vairāk, pietiks ubagot, nav vairāk mums tā enerģijas dzēriena, beidzās viss. Ir vēl viens? Kas? Ir vēl viens? Viss tur nav nekāda filmēšana. Man nav laika papīst dzīvi, iPhone 8 tikai lai rakstīt rīms. Caur durvīm pastos, tur jau stāv kādi 3, ja bītīt matos, manos murgos kā dzīvi.